Labs rītiņš, dārgie pilsoņi no Berlīnas atkal. Es apsolīju, ka nebūs reportāžu vairāk, bet es nevarēju noturēties un gribēju jums parādīt, kā tad ir palikt tādās budžetam draudzīgās viesnīcās. Tad tagad pilns ar visādiem pidrillalā sanāca, tagad traucēs man viģiku taisīt, bet pofīgi, ejam, es jums parādīšu. Tā tad esam teritorijā, tur ir viens sektors, respektīvi var pietuvināt, parādīt. Manam sunim labāk būda ir, es teikšu, kā ir. Iesim uz mūsu būdu, parādīšu jums, kāda mūsu tā būda izskatās. Tā tad būda numur 54 mūsējā. Pats galvenais, pirmkārt, leduskaps. Parādīšu leduskapu, kā tā mums izskatās. Te var pietuvināt tā tuvāk. Ļoti kompakts, vietas ir ļoti daudz, var tiešām daudz salikt iekšā. Tas ir pa leduskapu, nākamais ir iesim iekšā. Tā tad, gulta kā gulta, būda kā būda, pats galvenais, tāds niansīts, budžeta klases viesnīcām. Mums tās naudiņas ir tik, cik viņas ir, mums nevajag tur kaut kādu 5 zvaigžņu luksus apartaments, Mēs tā tīri, paši lētāk, ko mēs atradām, tas arī šeit ir. Parādīšu, kas ir ar mazgāšanos, dvieļus pa 2 eiro pirkt, Es nebūšu tas, kurš pirks dvielu pa 2 eiro vēl automātiski, tāpēc te ir 2 pledi mums, respektīvi. Viņi tā kā domāt sekšanai bija, bet mēs ar viņiem, tā kā pēc duša, un duša pats galvenais ir tā, ka tu izej ārā, un tad tu gaidi, ka lietas uznāks, tad tu nomazgājies, un tad šitiem te 2 segām, noslaukies. Viņas kaut gan, ūdeni atgrūž, bet kaut kā jau tāds stiprāk pabērž, tad noslaucīties var, pēc tam tik visādi koži baigi, tad nepatīkam, bet tas ir budžeta, tā ir budžeta klase. Principā, tagad mēs ēdīs brokasti lēnā garā, un mēs pisīsim prom no šajienes, jo te darīt, nav ko vairāk, dāmas un kungi. Tā kā paliekam uz manu kanālu, es jau teicu, būs zajebis, tiekamies jau citā valstī. Čau!